Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi dzīvā Dieva svētīti. Es jūs svētīju Jēzus Kristus vārdā, ka jūsu gars, dvēsele un miesa ir caur caurēm svētīti šajā dienā. Amen. Jo viņš ir tas, kas var nolikt savā priekšā mūsu bezvainīgs, tīrs, šķīstus un svētus, bez kļūdām, bez kādas vainas, bez kāda traipa. Amen. Tīrs un šķīs. Un paldies par Jēzus Kristus izlietājām asinīm Golgātā pie krusta, kas maina mūsu dzīves, kas maina mūsu sirdis, kas mūs šķīst un mazgā un dara mūsu svētus. Amen. Ka mēs varam šodien caur Golgātas krustu, caur Jēzus Kristus asinīm nākt viņa tūmā, nākt viņa klātbūtnē un piedzīvot ikdienas viņa žēlstību un viņa mīlestību un viņa vadību mūsu dzīvei. Un ka mēs varam šodien būt Dieva mantinieki, Kristus mantinieki un piedzīvot šīs žēlstības dāvanas, šīs mīlestības dāvanas, šos augļus, šos dāvanas, šos talantus, ko Dievs mums piešķir katru dienu. Un šodien ieskatīsimies Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā no 37. panta līdz 59. pantam. Un tātad šeit ir rakstīts, ka katrs, ko Tēvs man dod, nāk pie manis. Kas nāk pie manis, es tiešām neatstumšu. Amen. Tad Dievs pats mūs velk pie Jēzus. Un, ja mēs nākam pie Jēzus, viņš mūs nekad neatstums. Viņš nekad mūs neteiks, tu man neesi vajadzīgs, tu man esi nederīgs. Bet Dievs saka šodien, ka tu esi viņa acīs dārgs, ka tu esi viņa acīs svētīts. Un viņš izstieps savu roku, ir par tavu dzīvi, Jēzus Kristus vārdā, lai izdraudātu katru grēku tavā dzīvē, ka tu vairs netiecies pēc pasaules, bet ka tu ikdienas tiecies pēc dzīvā Dieva vārda, un ka vārds ir tas, kurā tu dzīvo, un kas maina tavu dzīvi. Es esmu, Jēzus saka, tad es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet to, ko grib tas, kas mani sūtīs. Tad Jēzus nāca šeit virs zemes, lai viņš darītu nevis savu gribu, bet darītu tā gribu, kas viņu sūtīs. Amen. Un tā ir mana sūtītāja griba, lai neviens, ko viņš man ir devis, es nenieka nezaudētu, bet to celt augšā pastarā dienā. Jēzus saka, ka tā ir dzīvā Dieva griba, ka tie, kas savas dzīves ir atdevuši Jēzum, tie nekad nepazudīs, un Jēzus viņiem dāvās mūžīgo dzīvību. Un tā ir Dieva griba tavai dzīvei. Amen. Un viņš to cels augšā pastarā dienā, un mēs zinām to, ka arī tad, kad mēs, Bībelē teica, kad mēs nomirsim, tas ir kā miegs, mēs aizmigsim un būsim ar to kungu, kā apostolis Pāvils saka. Viņš saka tā, ka es gribu atraisīties un būt pie tā kunga, jo tas ir daudz, daudz labāk. Amen. Ir daudz, daudz labāk. Un tad Jūds sāk kurnēt par to, ka viņš bija sacījis, es esmu maize, kas no debesīm nākusi. Tad Jēzus Kristus ir maize, kas no debesīm ir nākusi, un Jūdi par to sāka kurnēt. Un sacīja, vai šis nav Jēzus, Jāzepa dēls, ko kā tēvu un māti mēs pazīstam. Kā tad viņš saka, es esmu nācis no debesīm? Bet Jēzus atbildēja viņam, nekurniet savā starpā, neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk tēvs, kas mani sūtīs, un es viņu celšu augšā pastarā dienā. Aleluja! Tad Jūdi viņi skatījās, lūk, Jēzum māte, lūk, Jēzum tēvs, ja? Un kā tad viņš saka, ja, kad esmu no debesīm nācis un kad es esmu dzīvības maize. Un Jēzus saka, nekurniet. Neviens nevar nākt pie manis, ja pats tēvs nevelk. Amen. Pats Dievs mūs velk Jēzus Kristus tūmā. Slava Dievam, slava Jēzum Kristum. Halleluja. Ir rakstīts praviešos, tie visi būs Dieva mācīgi, un ik viens, kas no tēva ir dzirdējis un no viņa mācījies, nāk pie manis. Tad praviešos rakstīts, ik viens būs Dieva mācīts, un kas ir dzirdējuši par Dievu, kas ir mācījušies par Dievu, kas ir meklējuši viņa vajag, tie nāk pie Jēzus Kristus. Amen.
Un nevis it kā kāds tēvu būtu redzējis, bet kā vien tas, kas no tēva nācis, tas ir tēvu redzējis. Tad mēs neviens neesam redzējuši Dievu vaigu, bet Jēzus Kristus, viņš bija redzējis Dievu vaigu, viņš no tēva bija nācis no debesīm, un viņš atklāja Dievu godību, viņš atklāja Dievu varenību, viņš atklāja tēvu sirdi mums šeit ir zemes. Patiesi jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Ja es saku patiesi, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Un ja es saku, es esmu dzīvības maize, mēs varam meklēt jebkur šo dzīvības maizi. Ļoti daudz, es arī dzirdēju kristīgā radio, kur cilvēki meklējuši informāciju un palīdzību jebkur. Un beigās viņi nonākuši līdz Jēzum Kristum, kad Jēzus Kristus ir tā atbilde viņa dzīvei. Āmen. Un ka viņš ir tā dzīvības maize, ka viņš ir tas, kas nes dzīvību. Jūs tēvi ir ēduši mannu tūkstnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst. Tad, ja es saku, ka Izraēla tauta ēda šo mannu šajā tūkstnesī, ja viņi ēda tūkstnesī šo debesu mannu, ko Dievs deva, un viņi nomira. Bet Jēzus saka, ka es esmu dzīvības maize, kas nāks no debesīm. Un kas ēdīs no šīs dzīvības maizes, tas dzīvos mūžīgi. Aleluja! Vai tie nav brīnišķīgi vārdi, kas ēdīs no Jēzus, kas ēdīs no viņa, kas nāks viņa tūmā, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Jēzus Kristus atdeva savu miesu Golgātā pie krusta par pasaules dzīvību, lai šodien pasauli dzīvot viņa žēlstībā. Tad jūdi sāk kurnēt, tad jūdi sāka savā starpā strīdēties, sacīdami, kā viņš mums var dot ēst savu miesu. Un ja es tiem sacīju, patiesi jums saku, jo es neēdat cilvēka miesu un nedarat viņa asins, jums dzīvības nav sevī. Tad šeit Jēzus runā par svēto vakarēdienu, ko mēs baudām baznīcā vai draudzē, ja, kurš katrs dzīvā draudzē, patiesā draudzē. Mēs baudām šo svēto vakarēdienu, jo šis svētais vakarēdiens, šis savienošanās ar Jēzu Kristu, un Jēzus Kristus saka, ka šeit, kas ēdīs manu miesu un dzers manas asinis, tas dzīvos mūžīgi. Amen. Un mēs šodien dzeram tā simboliski, ja, mēs vienkārši savienojamies ar Jēzus Kristu, mēs pieņemam šo Golgātas krustu, mēs pieminam to, ko viņš mūsu labā izdarīs, un tas mums dod reāli dzīvību. Amen. Kas bauda manu miesu un dzer manas asins, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to uzcelšu augšā pastarā dienā. Aleluja! Cik brīnišķīgs ir svētais vakarēdiens. Amen. Svētais vakarēdiens mūs neglāb. Ja, kā skatījos Nātana Moris, klausījos šos predikšus, teica, tur visu savu dievmaizīti, svēto vakarēdienu maizīt un aiziet uz elli. Ja, bet tas ir mūsu attiecības. Tas nav kaut kādi kristīgi rituāli, kuru mēs vienkārši darām un tad mēs tiekam glābti. Nē. Tas ir dzīves un patiesas attiecības ar Jēzu Kristu, ar dzīvo un patieso Dievu svēto garu, un tas mūs glābj. Amen. Ka tas nav tikai kaut ko, kā es arī Sauzdrīvā staigāju, pielām sludināju evaņģēliju, un cilvēks esmu svētīts, laulāts, ja, kristīts, un esmu glābts, un man vairs neko nevajag. Un tie visi ir vienkārši velna meli. Amen. Tas nav, ka tu izdari kaut ko, un tad tas tevi glābi. Glāb tavas attiecības ar Kristu, ka tu viņu pazīst, ka tu katru rīt lūdzies vai pat dienu lūdzies, bet ka tev ir laiks ar viņu, ka tu lasi Bībeli, ka tu savu dzīvi pavadi kopā ar Jēzu Kristu. Jo mana miesa ir patiesa ēdiens un manas asins ir patiesa dzēriens. Kas manu miesu bauda, manas asinis dzer, tas paliek manī un es viņā. Amen. Kas bauda Jēzus Kristus miesu un dzer viņa asinis, tas paliek viņā. Amen. Tas paliek Jēzu Kristu. Amen. Slava Dievam. Itin kā mani sūtīs dzīvais tēvs, esmu dzīves tēvā, tad arī tas, kas mani bauda, tas ir dzīves manī. Amen. Jēzus bija dzīves tēvā. Dievs bija tas, kas deva viņam dzīvību un spēku. Un, ja mēs baudām svēto vakarieni, mēs paliekam Jēzu Kristu. Viņa dzīvība ir mūsos. Amen. Slava Dievam.
Ir pat tādi sludinātāji, kuri bauda svēto vakariedienu katru dienu, amen, mājās, un viņi savienojas ar Jēzu, un Jēzus ir viņos, amen. Slava Dievam. Tas, ka tāda ir tā maize, kas nāks no debesīm, ne tāda, kādu mūsu tēvi ir ēduši un miruši, bet šī maize, kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi. Kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi. Kas Jēzu Kristu bauda, tas dzīvos mūžīgi. Un viņš sacīja mācīdams sinagogā Kapernaumā, kas ēdīs šo maizi, tas dzīvos mūžīgi. Slava Dievam, slava Jēzum Kristum. Es tev pateicos, kungs, ka tu esi īstā dzīvības maize, kas nākus, un Jēzus saka, es esmu dzīvības maize, un katrs, kas dzers mans asins un ēdīs manu miesu, tas dzīvos mūžīgi, tas tiks uzcelts augšā pastarā dienā, tas atradīs dzīvību Jēzu Kristu. Amen. Slava, kungs, ka tu atnes dzīvību mūsu dzīvēs, un ka mēs varam būt šajā žēlstībā, tevī iesakņojuši, dzīvojuši tevī, dzīvojam tevī, sakņojamies tevī, un piedzīvam ikdienas tavu žēlstību un tavu mīlestību. Paldies tev, Jēzus, paldies tev, Dievs, paldies tev, Svētais Gars. Es tev pateicos un slavēju no visas sirds Jēzus Kristus vārdā. Amen.